Šodien Volvo sporta centrā Imantā Rīgas Dinamo aizdīja savu pirmo oficiālo pārbaudas spēli ar Ņeftiķīmiku. Ar vārtiem bagātajā spēlē uzvaru svinēja mājinieki ar rezultātu 5-2. Ar saviem pēcspēles komentāriem mums padalījās Rīgas Dinamo uzbrucējs Lauris Dārziņš un Tomas Šurovijs. Kādas ir sajūtas pēc pirmās spēles? Man patīk atkal izjust to uzvaras garšu, un lai arī visi apspēlē to momentu, ka mēs pagājuši, ka tur tās daudzas uzvaras guvām pārbaudas spēlēm, ka tas nebija labi. Es domāju, ka tā gluži nav, un speciāli nevienam nezaudēsim pārbaudas spēlēm. Un sezonu vienmēr gribās sākt uz labas notas, un būsim apmierināti arī, ja būs visas uzvaras. Un kā saka, tas jau mums nemaisīs mācīties no kļūdām, jo kļūdas bija arī šodien, lai arī rezultāts mums bija labvēlīgs. Kāda vispār ir šobrīd pašsajūta pēc nometnes, vai ir nogurums? Jā, pēc nometnes mums bija 2 brīvdienas, un bišķiņ tas spēks atguvās, bet fakts, ka esam tādā bedrē, bet varbūt viņu neredz tik izteikti, tāpēc, ka pretinieks arī droši vien ir zem lielām slodzēm. Bet tas ir tāds process, kurā parasti visas komandas atrodas augusta sākumā, tā kā viss ir tā, kā tam jābūt. Vai ir kādas tādas lielākas pamanāmas izmaiņas, kāda sagatavošanās procesā sezonai atšķirībā no iepriekšējās sezonas? Šogad jau bija tie likumi, kad sākās viss 23. datumā, un iepriekšējos gadus varēja sākt bišķiņ ātrāk, tā kā tās nometnes gan mums, gan citām komandām laikam ir izvērtušās tādas bišķiņ kompaktākas, un slodzes bija lielākas, likās, teiksim, lielākas, tāpēc, ka bija mazāks laiks, ko izdarīt, bet tas apjoms kopējais ir diezgan vienāds izpildīts, bet fakts, ka šogad bija mazāk laika to visu paspēt. Paldies, Laura, veiksmi! Paldies! Okay, Tomas, so today was your first game for Riga Dinamo. How do you feel? Oh, it was a good week at the first win at the first game, and feel exciting playing first game for my new club, and atmosphere was very well here, and I cannot even imagine how it will be in the regular season, so I'm excited about that. How is it to play with your new line mates? Like a usual first game, you kind of try to find out your way in the line, and how the times go, I think it was better and better, but still we have lots of work to do, and it's first game, so it's never be perfect. Yes. So how important was it for you to score a goal in the very first game? It feels good. Of course, give you some confidence for the next games, but it's still a long way to go, and we have to work hard every single day. So have you played for Coach Julius Schupper before? Yeah, I got him. He had me in the national team when he coached 2-3 years ago. So the systems are similar for the club as for the national team? It's similar, but it's never same. It's different kind of players. But it's I know his stuff, what he was doing on the practices back in national team, so it's pretty similar here. Okay. So thank you very much and good luck in the season. Thank you much.